Projektu kopīgi Latvijā īsteno biedrības sadarbības platforma. Sižets sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par sižeta saturu atbild biedrība sadarbības platforma. Bailes un ciešanas, kas mijas ar abrīnojamu garu spēku un ticību taisnībai. Kā ukraiņi turpina dzīvi svešumā un kā Ukraiņu gara spēks iedvesmo mūsu pašaizliedzīgos cilvēkus. Par to uzzināsim tūlīt pat, jo par to runās ukrainieti Irina un varenie vīri no Jēkabpils Aleksandrs un Arnis. Война для меня началась 24 февраля в 6:20 утра. Когда я увидела, что звонит мой телефон, подняла трубку и одновременно услышала свист минометных снарядов. Свист, я так. И в этот момент мне звонила директор школы, я учитель, и сказала: Ирина Александровна, эвакуируйтесь, началась война. И то есть тут уже было понятно, что оставаться никак нельзя. А знакомые уехали в Эстонию, и они оттуда звонили, мы же боялись просто уезжать куда-то в неизвестность, было очень страшно. И они говорили: да едьте в Латвию хорошо. Сюда мы приехали уже на границе, какой-то дух свободы. Знаете, вот заезжаешь, и абсолютно другие люди, лица другие, отношения другое. Муж сразу пошел работать в строительную фирму, он строитель по образованию, а я, получается, нашу школу перевели на дистанционное обучение, и я до сих пор являюсь учителем этой школы. Стараюсь активно вести здесь образ жизни, потому что жизнь не остановилась. Я очень хочу, чтобы все-таки Украина смогла вернуть свои земли, свои территории. Мой дом остался в оккупации. 80% людей оттуда уехали, завезли чужих людей и заселяют дома, которые бросили уезжающие. В общем, там... Я не знаю, как это возможно. У меня такое ощущение, что это невозможно сделать, отыграть в обратную, но это мое заветное желание, чтобы все вернулось, как было. Pie mums diezgan daudz ukraiņu nāk pēc palīdzības, citi vingo šeit, citiem vienkārši mēs esam palīdzējuši iepriekš. Viss tas sākas pirmā diena, kad sākas tas karš. Mēs bieži braukājam pa sacensībām Latvijas Policijas federācijā, spējas cīņas spiešana guļus, un satikamies ar manu pazīstamu Arni, kurš pateica, ka varbūt kaut ko sākam darīt, tad tas mūs arī ļoti stipri satuvināja tas karš. Es jau no savas puses mēģinu organizēt krāvas, palīdzības, tāpēc, ka pirmās kara dienas bija tā, ka bija provizijas, ēdiena, apģērba un visa trūkums. To, ko vajadzēja, to es mēģināju sagatavot no savas puses, un Ainis jau bija braucis uz Ukrainu. Un mēs šeit redzam arī zīmējumus, karogu. Pastāst, kāda ir tā atpakaļ saite no Ukraiņiem un ko tev tas sniedz? Mums sanāk karogi atvesti mums no Ukrainas. Mums bija Jēkabpilī dziedātais Andrijs Kravčenko atbraucis. Viņš dziedāja Jēkabpilī, vietēji visādi bija atbraukuši un to karogu uzdevināja kā tādu pateicību no Ukrainas, no frontes līnijas. Tad gleznas mums ir kaut kā, principā tas ir tāds sīkumiņš, kas vispār ir, ko cilvēki cenšas uzdevināt tie vietējie, kuri bija vingojuši pie mums zālē. Un tad, kad viņi ir braukuši projām, jau viena otra meitene, kas labi zīmē, kur uzzīmēja vienu gleznu, otru gleznu, un tā uzdevinājuši. Un tas tāds ļoti patīkams moments. Protams, jau bieži mēģināšu attiet no tās tēmas, bieži citi sāka viņi to bezkaunīgi, bet atgādināšu par to, ka pie mums arī, vai tu nezini nevienu no Latvijas bezkaunīgu? Ir visi tādi cilvēki, tāpēc nevajag to visu spiest pēc viena. Kā tavuprāt, Ukraiņi ir ieintegrējušies, tie, kas ir atbraukuši? Uz procentiem 90, es domāju, viņi integrējas diezgan labi. Protams, ir izņēmumi salīdzinoši tie, ko es zinu, viņi diezgan labi jūtas šeit, un viņiem šeit patīk. Vienīgais, ka tagad lielākie uztraukumi par to, kas tas varētu turpināties tālāk. Es tikko 4. oktobrī ar Jāni Strodu biju kopā pie Azovas brigādes Limanā. Un viņi braukā džeki, viņi braukā ar krieviem atņemtu uazu. Es sapratu, ka tie apstākļi ir drausmīgi, tie ceļi ir baismīgi, tā mašīna plīst katru dienu. Pats nepieciešamākais šobrīd ir šīs pilnpiedziņas mašīnas. Ir cilvēki, kas tiešām ir atdevuši savus saimniecībā esošos pēdējos busiņus, man uzrunājuši, teikuši, Arni, aizdzen, kam vajag, es reiz sazinos ar tādu brigādi, jo man šo laiku ir kontakti izveidojušies.
Un patiešām nododam rokās, atsūtam saimniekam, pēc tam lūdzu fotogrāfiju, tur pateicība, kaut ko šie karavīri liek viņam nodot. Dažreiz viņi man iedod tādas lietas, ko es saku, šo mēs pār robežai nepārvedīsim, bet ir jāpalīdz viņiem. Neiedunā par to, ka mēs to darām, lai kaut ko no viņiem dabūtu. Viennozīmīgi ir jāminē šis karš un novēlējums, kā ukrainiski saka, peremoga za nami.